Domāju, nu, sākām labi, bet uz beigām pretinieks kaut kā norāvās, nervi neizturēja, un viņi sāk spēlēt rupjāk. Mēs nebijām gatavi uz to, un laikam ielaidām tos vārdus. Paskaro, lūdzu, kā, ka mēs pirmos vārdus zaudējām vārdsargam, Ripa bija jau piespiest. Ripa jau bija piespiest. Viņam Ripa bija pie sevis. Viņš bija paņēmis. Pretinieks paņēma vienkārši skāli viņam par rokām. Ripa sen jau bija piespiest. Kāpēc jūs tā nevarat darīt? Es nezinu, mēs laikam neesam tāda stila komanda. Es domāju, ja pretī viņiem būtu tāda paša stila komanda, tad tur 100 punktu kāds sakautos, un tur spēle, man liekas, pat nebeigtos. Tad jūs spēlējat tā maigi, jauki un mīļi, ja? Jā. Oi, cik mīļi. Un kāpēc jums visu laiku bārdāks pie vārtiem? Kāpēc visi stāv čupā un viena liela vārdsargs tā? Protams, nevar nosargāt vārtus. Šajā spēlē uzlabojumi bija, skatoties uz iepriekšējo spēli pret Pārdaugavu. Šoreiz mēs tomēr kaut kādu organizētāk spēlējām, bet es zinu, tāda problēma arī pastāv. Kāpēc tik maz metat pa vārtiem? Kāpēc visu laiku izskatījās, ka jūs esat mazākumā? Pretinieks bija drusku stiprāks par mums. Viņš labāk slidoja, labāk pārredzēja laukumu un deva piespēles. Mēs laikam cenšamies kaut kā sakombinēt uz brīvu metienu, un arī labi, ka tas brīvais metiens mums parādās, tad nevar trapīt pa ripu un vispār aizmet garām vārtiem. Vispār es domāju, lielākā problēma tā, ka neviens neiet vārtu priekšā. Tur kaut kas jāpamaina mājām jau reāli, kad ir metiens, teiksim, kā aizsargs met uz vārtiem, tur nav neviens, kas iet uz atlikušo ripu. Vispār uz ripu maz kas iet. Jā, mums patīk spēlēt pie borciem, kur arī mēs visi zaudējam. Es nezinu. Jāiet uz svaru zāli un jāspēlē rupi. Un kāpēc tad, kad tiesneši ļauj rupi spēlēt, jūs to nevarat? Es sapratu, ka tu teici, ka jūs esat baigi maigi un visādi citādi jauki, bet... Es nedomāju to, ka mēs esam baigi maigi, vienkārši mēs esam amatieru komanda, paši kam tur jākojās. Tad pastāsti, kas tev notika ar seju? Kāpēc tu asiņo? Viens, kā lai maigāk izsaka, viens cilvēks, kas knapi stāv uz slidām, izdomāja, ka viņš grib apstāties. Un viņš arī bija 2 centimetri. Viņš gribēja apstāties, acīm redzot, un izvēlējās mani, pret ko apstāties. Kas tavuprāt varētu būt? Kāda jums ir nākamā spēle pret ko? Nākamā spēle mums ir piekdiena pret kaut ko. Es nezinu, pret kuru komandu. Bet piekdiena pus 11. vakarā. Ko jūs iemācījāties no šīs spēles, ko jūs uzlabosiet nākamreiz? Nākamreiz mēs uzlabosim. Ko tu trenerim jājādam? Mums ceturtdien būs treniņš arī. Tas treniņš būs pirms spēles, un es domāju, ka treneri ņems mūs reāli nodzinās. Pagājušajā treniņā mēs ņemām vairākumu, bet mums nebija ieradusies tur vispār puskomanda nebija uz treniņu ieradusies. Pirmā maiņa vispār mēs 2 aizsargi bijām. Nav jēgas to izspēli mācīt. Tagad es nezinu, galvenais jau paliek tās pozicionālās kļūdas. Katram ir jāpaņem savs cilvēks, un tad viss būs kārtībā. Tas vienalga, ka viņi slido ātrāk. Galvenais nostājies pareizi, lai tā ripa neiziet cauri.